1994. gada 28. septembrī MS Estonija pasažieru un automašīnu prāmis nogrima Baltijas jūrā vētras laikā. Traģēdijā dzīvību zaudēja 852 cilvēki, padarot to par vienu no postošākajām jūras katastrofām mūsdienu Eiropas vēsturē. Kuģis 19:00 devās ceļā no Tallinas uz Stokholmu, kad 1:00 naktī sastapās ar stipriem viļņiem. Jau mazāk kā stundu vēlāk MS Estonija bija nogrimis. Katastrofas precīzais cēlonis joprojām ir pretrunīgs. Pēc oficiālas versijas stipru viļņu triecienu dēļ salūza prāmja priekšējā vizieru durvis un kuģī dažu minūšu laikā ieplūda tūkstošiem tonu ūdens, kas to nogremdēja mazākā stundas laikā. Taču pētnieku un sazvērstības teoriju piekritēji ir izteikuši aizdomas par oficiālo versiju, pie negadījuma vainojot sabotāžu vai sadursmi ar zemūdeni. Līdz šai dienai vraks atrodas Baltijas jūras dibenā un ir pasludināts par aizsargājamo kapsētu, lai godinātu upuru piemiņu. Ja vēlaties redzēt garāku video, dodies man YouTube kanālu.